Lidojošas kleitas un lidojošas webkameras nu pat varēja redzēt Lasvegasā, kur norisinājās lielākā pasaulē patērētā elektronikas izstāde CES. Un tur bija arī lielie 4K izšķirtspējas televizori, visplānākie vietāluņi, planšetdatori ar īpaši augstu izšķirtspēju. Tomēr šogad CES izcēlās ar piedāvājumu tuvu elektronikai stāvošās nozarēs. Bija daudz interesantu automašīnu, vai arī, ņemsim par piemēru, ar internetu savienojumu zobubirsti. Kamēr kompānija Kolibra piedāvā zobubirsti, kas jūsu lietošanas paradumus nosūta telefona aplikācijai un sniedz padomus, kā par zobiem rūpēties vēl labāk, Dienvidkorejas gigants Samsung ir ķēries pie viedās mājas izstrādes. Visas mājas ierīces tiks piesaistīts viedās mājas serverim mākonī. Tagad ar pāris pogām vietālrunī varēs ieslēgt vai izslēgt gaismas, regulēt temperatūru un pieslēgties novērošanas kamerām no attāluma. Pieminēšanas vērti ir arī LG jaunākie planšetdatori un ultrabuki. Tas brīdis ir klāts, kad planšetē ir izbīdāma klaviatūra, bet ultrabuks ir kļuvis vieglāks par planšeti. Piedzīvot arī pārsteigumu automašīnu jomā, kas netika parādīts Frankfurtē. Par galvenajiem favorītiem te kļuvuši Ford hibrīda auto ar saules baterijām un Audi sporta modelis ar pilnīgi jaunām lāzergaismām, kas ir ļoti mazas, bet spēja izgaismot ceļu pat 500 metru attālumā. Vēl viens tehnoloģiju moments, no kura mēs nevarēsim izvairīties rītdien, ir valkājamās vieddrēbes. Tā to varētu nosaukt. Piemēram, sportistiem no gudrajiem audumiem pašūtas drēbes ļauj uzpasēt skriešanas laikā elpošanu, sirdsritmu ātrumu un vēl. Tas viss pēc tam pieejams aplikācijā. Jā, un vēl slimnīcās var izmantot gudros audumus, iedodot šos apģērbus pacientiem. Vairs nekādu vadu. Vienkārši aplikācijā varēs redzēt, kā tad pacients jūtas. Man pašam oriģināls jaunums liekas jaunā Canon fotokamera, kurai objektīvi ir vērsti uz abām pusēm. Fotogrāfs iemūžina ne tikai to, ko redz, bet arī pats savu sejas izteiksmi. Interesanti, selfiju, jeb latviski tos varētu nosaukt par pašiņiem, laikmets turpinās.